Sveiki atkal visiem! Šoreiz kārtējais Transporter T5. Saimniece sūdzās ziemas laiks, brauc, sadegās ABS, izbuksējās, nestrādā, ritīgi grib, lai viss strādā. Kļūdu met pa aizmugurējo kreiso devēju. Protams, pirmais jau paņemot pie rata, atklājās, ka štekdoze mums ir pievienota. Šeit ir bijuši vadipušu, ja? Tātad te ir kā bijis termousata, kas saucamā ar līmi. Izgriez ārā, pamērīju šeit ātrumā spriegumu. 12 voltu vietā pienāk no ABS bloka 2 volti. Tad ir, tad nav. Doma bija nokniebu nost. Tā sakot, doma bija, ka šeit kaut kas ir pamērot uz galiem, sprieguma nav. Izrauju paspārni cerībā ar tādu lietu, ka tur būs kaut kur kabelim štekdoze. Izrādās, ka nav. Aiziet tur apakšā paspārnē un iet. Ja. Iet salonā iekšā. Ja. Tātad šeit apakšā reku tur ir bunta. Reku zaļš ar melnu. Ja. Labi, tur ir salonā, štekdozes arī nav. Tā kā tur ir telpisks vats un tāda, teiksim, tā sausa vieta, tad šoreiz pārkāpjot visus noteikumus, paņēmu uzmanīgi ar adatajām pieslēdzos un tur 12 voltu man pienāca. Jo, ja salonā tur kaut kas aizies kādreiz pa pieskari, noizolēsim, tur arī viegli var samainīt, tur nav mitrums savs. Bet šeit, lūk, kas ir bijis pušu pārievējies vats un vienkārši paņēmuši, noizolējuši, ja, izolācijas lentu un, protams, mums ir zaļais pulverīts, un kabelis mums ir čau. Tātad, ko darīsim? Kabeli meklēšu, man kaut kur ir Volkswagen šeit bez kabeli, kaut kāda gabala ir. Vienkārši savienojumi jātaisa nevis šeit, kur lokās, bet taisīsim šeit paspārnē, ja, arī ar termo savienojumiem, bet šeit paspārnē, kur viņš nedabūja locīties. Un tad jau mums kādu galu, tā sakot, ilgāku laiku kalpos. Tāds man šodien atkal piedzīvojums.